cilvēks, kurš mēģina pielīst kādam, sakot visāds nepareizi, nu tāds... Laimotājs. Jā. Tiešām, kad tev būs bērniņš, kas ir tas par... Stāvoklis, grūtniece. Vēl būtība, nu, periodiski. Menstruālais cikls. Nē. Viensvārds? Jā, kad iestājās... Grūtniecība. Jā, ir. Super. Džeki ir aizgājuši, un viņš viņam par kaut ko citu parunāties. Zini, kā ir? Un jāiet reāli pie ārsta. Nu, jūs zinat, ja? Pie kāda. Nu? Un kā? Ko jūs man varētu ieteikt? Nu, kā man bija pirmo reizi, arī es aizēju, apsēdos pie galda un prasītu, vai tev tur ir bijis puisis vai nav. Un es, nu, tad vēl nebija, un tas teica, ka nē, nav. Un tad man arī bija tā, tur... Nē, nav tas nopietns. Tāpēc, ka tu nezini, kas būs, ko un darīs, un tāpēc ir bail. Tev bāzi kaut ko reāli iekšā? Nē. Mēs pirmo reizi nē. Šī pirmā vizīte pārsvarā tiek balstīta uz pārunām. Man interesē vairāk jautājumi par pašu meiteni, par to galvenokārt šī informācija meitenei, kur nav dzīvojis dzimumdzīgi, balstās uz to par viņas menstruālo ciklu. Tātad man ir svarīgi, no cik gadiem viņai ir mēnešreize, cik šī mēnešreize ir bieži, kāda tā mēnešreize ir, cik stipra ir asiņošana. Tad mēs izrunājam šo mēnešreizu lietu, tālāk mēs izrunājam viņas aktuālos jautājumus. Ļoti bieži meitenes jautā par kontracepciju. Tas arī būtībā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņas vispār dodās pie ginekologa. Nē, nu, protams, ka būs labi vienkārši tā. Ej pie kāda, kuram labas atsauksmes. Vienkārši tik daudz, kas ir dzirdēts, viņi runā mūžīgi par kaut kādiem tiem dzelžiem, kaut kādām savām uztriepēm, visiem tiem murgiem. Es vienkārši vispār reāli nesaprotu, un tad tur tās dzemdējušās sievietes, un ko es tur aiziešu, vienkārši viņi man tur kaut ko paprasīs, vispār nezināšu, ko viņi atbildēt. Tas mīts par to, ka ginekologs ir sinonīms vārdam dzelži vai instrumenti, manuprāt, tas ir ļoti liels burbulis. Ambulatorā ginekoloģijas praksē būtībā instrumenti ir pārsvarā uz vienas rokas pirkstiem skaitām, un pārsvarā tie ir pavisam sadzīvē pazīstami normāli instrumenti, kā, piemēram, pincete vai, teiksim, priekšmet stikliņi, uz kuriem tiek uztriepts analīzītes, kurš ņem no dzemdas kakla vai no maksas. Spogulis ir būtībā galvenās ginekologa instruments, kas veidots no plastikāta materiāla. Tie ir vienreizēji lietojami instrumenti. Pēc katras šīs vizītes es šo spoguli metu atkritumu urnā, un katrai meitenei tiek izmantots savs vienreizējs spogulis. Galvenais, lai zini, kas ir galvenais, lai ir normāls ārsts. Nu tā, ka tu vari pārunāt kaut kā, nu tā, lai... Jā, kā es zināšu, ka es normāls, man vienkārši mamma pie... Bet tu aizies un tu redzēsi, es arī taču nevaru zināt. Es ar savu ārstu nevarēju vispār parunāt. Ne? Nē. Vispār, nezinu. Viņš šausmīgi bail kaut ko prasīt viņai vai kaut kā tā, man likās, ka viņa man neatbildēs. Bet, nu... Un tā arī bija, ja? Tu kaut ko prasīji? Nu, jā, nu viņa tā kaut ko, nu tā. Nu tā baigi virspusē, nu neko neiedzinoties vai kaut ko tādu aptuveni. Un tu reāli vienkārši paliki un arī, nu tur... Nu jā, nu tā bija, nu jā, bet nu es pēc tam jau vairāk viņas negāju. Nu tā ka... Ne, bet var mainīt ārstus un ir labi ārsti. Nopietni. Nav sliktu vai labu ārstu, ir vienkārši cilvēki, ar ko tev rodās kontakts, un cilvēki, ar kuriem tev varbūt tas kontakts nerodās. Un līdz ar to, ja ir tāda situācija, kad meitene tā kā nejūtās, viņa nejūt to, ka viņa var uzticēties tam cilvēkam, ka viņa var pajautāt kādu ļoti intīmu jautājumu, tad varbūt ir jāturpina meklēt un jāatrod tas ārsts, ar ko viņi var tā izrunāties līdz galam, un kam viņi var tā kā uzticēties un pajautāt un nebaidīties. Nu? Ko? Nu? 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 Stāv pats, ko tu? Es teišu, ka tas sita. Tāpat kā meitenes vecā savām draudzenēm padomu, kāpēc viņas nevarētu pajautāt arī ārstam kaut ko, kas viņām nav skaidrs vai kas viņām nav līdz galam
Protams. Tad šie jautājumi varētu būt gan par viņas fizisko veselību, tātad par pubertātes laiku, par pumpām, par sāpēm vēdera lejasdaļā mēnešēžu laikā, par mēnešēžu asiņošanas stiprumu, par potenciālo dzimumu dzīvi, par jautājumiem, kas skar viņas fizisko ķermeni, tātad par krūtīm, par apmetojumu padusēs uz kaunu un pauguri, par apmetojumu uz kājām, ja viņi tas satrauc, un par matu taukošanos, par spīdīgu taukainu ādu un tā tālāk. Tas jautājums spektrs tiešām ļoti plašs, ko ginekologs var atbildēt un arī var censties iejaukties ar kādu palīdzību, tā ir nepieciešama.